Esiet sveicināti Crazy Monkey TV skatītāji. Esam atkal Vīna restorānā Tinto. Tāpat kā pagājušajā nedēļā kopā ar Aivaru Zahārovu pārunāsim aktualitātes futbolā. Domāju, sāksim ar Eiropas čempionāta kvalifikācijas. Aizdītajā nedēļā atkal bija daudz spēļu un pirmā, kas piesaista, tā ir B grupa. Ja mēs pirms nedēļas runājām par Krievijas un Īrijas gaidāmo maču, tad spēle Krievijā 0-0. Kaut ko tādu varēja gaidīt, un bija skaidrs zināms, ka Krievijam klāsies grūti un būs grūti sev nodrošināt vietu vismaz divniekā garantētu, bet pirmo vietu. Un tagad mēs redzam, ko izdarījuši armēņi 4-0. Fantastiski uzvaru pret Slovākiem, kaut kas tāds Eiropas futbolā sen nav bijis, lai gan cik mēs Armēniju pie Eiropas varam pieskaitīt, bet 14 punktu un reāls izlaists joprojām armēņiem vismaz uz otro vietu. Un pie tam vēl Krievija spēlēs ar Slovākiju, ne tas vieglākais mačs, un savukārt armēņiem grūti pārbaud pret īriem. Īri joprojām otrajā vietā un reāli pretendē arī uz pirmo vietu. Jā, interesanta situācija B grupā. Būtībā 4 komandas vēl cīnīsies par tikšanu uz Eiropas čempionātu. Pagaidām vēl Krievija saglabā vadību, bet ja atgriežamies pie Krievijas-Īrijas spēles, tad ļoti, ļoti interesanta spēle bija. Vesels lērums nerealizētu vārdu gūšanas iespēju Krieviem, tīpaši Semšovam. Atkal Krieviem tieši noslēguma fāze kvalifikācijas turnīrā sagādā. Tais astai pārkāpt ir ļoti grūti. Es domāju, ka Krievija tomēr spēs kvalificēties Eiropas čempionāta fināla turnīram, un otriem vajadzētu būt tomēr īriem. Tātad īri spēlēs izslēgšanas spēlēs ar kādu no ielozētajām komandām. Tieši tā, sekosim līdzi trokšņotājiem armēņiem. Un arī Slovāki gal galā vēl turpat blakus. Tā kā tikmēr C grupā mūsu kaimiņi Igauņi trokšņo pēdējā spēlē 4-1 uzvaru pār Ziemeļīriju un pašlaik reāls izredzes uz otro vietu grupā 1 punktu atpaliek no Serbijas. Zīmē, protams, ka Serbiem spēle rezervē, bet fakts paliek fakts. Igauniem 4 uzvaras, sen nekas tāds Igauniem nav bijis kvalifikācijas turnīros, un reāls izredzes pacīnīties par pirmo vietu. Itālijā ir garantējuši sev vietu Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Igauniem, ja ir pierasts, ka mēs iekļuvām Eiropas čempionātā, ir bijis tāds ieraksts mūsu vēsturē, lietuvieši ir cīnījušies, tad Igaunijas futbolā, viņam vairāk cik vājš, godīgi sakot, vājš viņu nacionālais čempionāts un arī izlase nekad nav spīdējusi, vairāk pa apakšējiem plauktiem dzīvojusies, tad labs sasniegums neatkarīgi no tā, kā beigsies šis kvalifikācijas cikls. Nākamā spēle ir atkal ar Ziemeļīriju, tikmēr Serbiem grūts pārbaudījums ar Itāliju. Jāatzīmē, ka Igauni priekšā tādām komandām kā Slovēnija un Ziemeļīrija, ļoti meistarīgas komandas, Ziemeļīriem lielākā daļa spēlē Anglijā, protams, un Slovēņiem arī ļoti meistarīga komanda, un tas pierādījies arī tas, ka ir izdevies viņiem iekļūt iepriekšējos fināla turnīros. Tieši tā, interesanti notikumi gaidām C grupā. Redzēsim, cik motivēti būs itāļi. Domāju, to nebūs problēmas. Tā kā Serbiem gaidāms grūtas cīņas, tikmēr grūtas cīņas gaidāms ir vēl vieniem favorītiem. Francija D grupā pašlaik tikai 1 punktu priekšā Bosnijai un Hercegovinai. Tur cīņa par pirmo vietu vēl ir tikai priekšā. Baltkrievi šajā grupā ir zaudējuši cerības kvalificēties. Izšķirsies visas tieši Francijas un Bosnijas neklātienes dueli. Es domāju, ka francūži būtu pelnījuši spēlēt fināla turnīrā un varbūt tik tālāk nekā iepriekšējā pasaules kausā un Eiropas čempionātā. Grupā mums viss skaidrs bija jau pirms nedēļas, proti Nīderlandei visticamāk pirmā vieta un Zviedri ar Ungāriem cīnīsies. Un Somiem, Zviedri ar Ungāriem cīnīsies par otro vietu. Tieši tā, nākamnedēļ, bet nākamās spēles gaidāms Nīderlanda pret Zviedriju. 7. oktobris un Ungārija-Somija. Ungāriem vēl ir viena spēle, gan vairāk nospēlēts, bet ir reāls izredzes pacīnīties par otro vietu. Savā laukumā, protams, viņi ir spējīgi uzvarēt Somu. Soma pašlaik ir 4. Jāsaka, ka viņiem šis kvalifikācijas turnīrs arī beigsies 4. vietā, jo stipri apšaubu, ka Moldova varētu panākt Somiju.
Jā, kas attiecās uz Zviedriju, komanda, kas ir pieredzinājusi savus līdzekļus, un arī vienkārši futbola vērotājs, ka regulāri sastāvdaļa no lielajiem Eiropas futbola fórumiem. Būs jāpacīnās, bet es domāju, ka šis būs gadījums, kad pieredze un šādu spēļu pieredze un vajadzētu ņemt virsroku, un Ungāriem tomēr izredzes ir jūtami mazāks. Bet tas viss vēl oktobrī, to mēs arī runāsim, kad pienāks laiks. Ar Horvātiju un Grieķiju, tas ir mūsu F grupa, cīnās par pirmo vietu. Kas attiec uz Latvijas izlases spēli, tad bija ļoti patīkami skatīties Kontos stadionā Latvija, Grieķija, beidzot kaut kādas jaunas vēsmas, kaut kādas nelielas cerības tariņš parādījās arī vidējā līnijā, Roļa Glaizāna iesaistīšanos, tā kā, pat nedaudz žēl, ka neizdevās to 5 minūtes pietrūk, tā gadās futbolā, ķieži, un, toties mēs esam krietni pabojājuši gaisu Grieķiem šajā grupā, protams, ka viņi cerēja atbraukt uz Rīgu pēc 3 punktiem un atrasties grupas vadībā, bet pašlaik viņi ir otrie, zaudējot Horvātiem nevienu punktu, un abām komandām vēl jāizvada pa 2 spēlēm. Jā, kas attiecās, atgriežamies pie Latvijas izlases spēles un tās snieguma, tad rezervē tika atstāts Arķems Rudņevs. Interesanti izvēle, tāpat laikā arī netika īsti konkrēti izpausts, kāds ir iemesls un vispār ap Rudņevu un izlases. Kopš viņš ir iesaistījies izlasē, un arī pirms viņš vēl nebija izlasē, viņš netika aicināts ļoti daudz visādi variāciju un tādu kā... Jāsaka, daudzus pārsteidz Rudņeva pastāvīgā neiekļaušana. Pamats sastāvā man arī tas ir pārsteigums, bet starkojam savus redzējumus un redzam pēdējās 2 spēles, 4 izcīnīt punkti, pusi no visiem Latvijas izlases punktiem šajā kvalifikācijas ciklā. Jā, 4. vietu var būt, bet vēl varam aizķert 5. vietu, bet te es domāju, jāskatās perspektīvā. Izlase ir jauna, un es domāju, tā mūs vēl agrāk vai vēlāk priecēs ar skaistām uzvarām, varbūt pat pakutinās nervus favorītiem cīņā pa iekļūšanu. Nākamais jau ir pasaules kausa kvalifikācijas cikls, tā kā sekosim līdz, tas ir noteikti. Tikmēr G grupa Anglija pārliecinoši, lai arī uzvar pār Velsu, tur rezultāti izteiksmē nebija tik pārliecinoši, tomēr situācija turnīra tabulā 17 punkti, pa 6 vairāk kā tuvākajiem sekotājiem Melnkalnei. Kas attiec uz Melnkalnu, ļoti laba situācija viņiem priekšā tādām komandām, gan kā Šveice, gan kā Bulgārija, Vels, kas galīgi nav pabērni Eiropas futbolā. Anglijam pēdējā mačā nepieciešams 1 punkts. Es domāju, to viņi var izcīnīt, vai arī spēli izbraukumā, un ja mēs skatāmies uz Anglijas izlasi, faktiski izbraukumā viņi spēlē veiksmīgāk nekā savā laukumā. 4 neizšķirt pēc kārtas ir bijuši Anglijam savā laukumā, tad beidzot arī izcīnīt uzvaru. Jāsaka, pret Velsu krietni veiksmes deva vēl nāca talkā Anglijiem, jo pēdējās minūtās Ernšovam bija jāsit iekšā vārti no 2 metriem tukšos vārtos, netrāpīja velsiešu uzbrucējs. Un interesanti, ka tas bija pieredzējušākais spēlētājs Velsas izlases sastāvā. Tieši tā arī lieliem meistariem gadās, to mēs ļoti labi esam redzējuši. Ne tikai Velsas izlase, arī visiem pasaules klases līmeņa uzbrucējiem, ne tikai arī futbolistiem. Bet interesants cīņas H grupā. H grupu mēs runājām arī pirms nedēļas. Kā jau es paredzēju, Daņi uzvarēs Norvēģis, un to viņi izdarīja, un tagad viņiem spēle rezervē un vienāds punktu skaits, 13 punktu līderi ar tiem pašiem 13 punktiem Portugāļi. Ļoti interesanta situācija šajā grupā, joprojām 3 komandas reāli pretendē uz 1. vietu. Tieši tā, tālākie notikumi gaita jau sāks risināties 7. oktobrī. Dānija par Portugāli. Centrālais mačs, es domāju, visā šajā atlases ciklu dienā. Gaidīsim interesantu spēli. Ja runājam par pēdējo I grupu, tad tur Spānija ir nodrošinājusi sev nevietu. Un tālāk ir Čehi 2. pozīcijā un Skoti 3. Skotiem 2 punktu mazāk nekā Čehijas republikai. Grūti Skotiem klāsies cīņā par 2. vietu. Jā, Skotiem tiešām neizstās saulaina perspektīva. Spānija, protams, pārliecinoši arī būs galvenie favorīti, kā jau pēdējos, kā jau vienmēr būtībā ierasts Eiropas čempionātā. Čehijā šī paudze pēc iepriekšējās, pēc Pāvela Nedveda, Karela Podorska un Jana Kolera vēl nav tik spējīgi. Pagaidām arī īstenībā neredz tādu futbolistu, kas varētu sasniegt tādu kalibru, taču
Visticamāk, viņi vēl pacīnīsies piekļūšana Eiropas čempionātā, gan es nevērtētu īpaši augstu viņa izredzes tur nokļūt. Runājot par Spāņiem, es gribētu atzīmēt, ka būtu pārsteigums, ja viņi neiegūtu pirmo vietu savā apakšgrupā pēc pasaules kausa izcīnīšanas. Un tomēr Spāņi ir pašlaik manā uzturē labākā pasaules komanda, pārspējot arī Dienvidamerikas grandus un arī pārējās Eiropas milžus, Angliju, Nīderlandi. Itāliju varbūt arī varam pieskaitīt klāt, lai gan Francija, varbūt tagad nedaudz atpaliek no šī lielā piecinieka. Bet tas viss ir tā tīri teorētiski, nāks lielās spēles. Tās jau nākamgad par Eiropas čempionātu kvalifikāciju runāsim, tad, kad viņi atsāksies. Kādu laiku tagad liksim mierā, tomēr ir atsākusies Anglijas Premjerlīga, atsākuši arī citas vadošās līgas, un, kas attiecas uz Anglijas Premjerlīgu, Stoke City uzvar pār Liverpoolu tomēr ir pārsteigums. 1-0 savā laukumā. Un Stoke City jau 4. vietā. Turnīra tabulā dalīta 4. vietā Newcastle. Minēja, ka Liverpool tik augstu neatradīsies, cik viņi atradās pēc pirmajām kārtām, 3. Tas, ka Liverpool zaudēja, nav pārsteigums, jo nebūtu nespīdoši spēli demonstrē. Tagad nākamajā kārtā interesants mačs izbraukumā pret Tottenhamu. Es domāju, šeit būs īstā spēka pārbauda Liverpoolai, jo pirmajās spēlēs ne pret tiem vadošajiem klubiem spēlēja Liverpool. Jāatskaita Londonas Arsenal, protams. Jā, Londonas Arsenal, bet mēs zinām, kādā situācijā bija Arsenal pirmajās 3 kārtās. Arī londonieši beidzot ir tikuši pie uzvaras, izmocītas gan uzvaras. Swansea City, jā. Lai arī izmocīt, kā lai to ņem. Ja pārsvars bija minimāls, tad tomēr tā spēle gāja drīzāk uz to, ka londonieši varētu savu pārsvaru dubultot vai pat 3-kāršot. Tomēr spēles beigās 2 ļoti labas vārdu gūšanas iespējas izniekoja, varētu teikt, Premjerlīgas pastarīšu. Laikam nenoticēja savai laimē. Swansea pašlaik 19. vietā atrodas, 2 neizšķirti, 2 zaudējumi, bet gūto vārtu attiecība ir -5, tā ir dalīta otrā sliktākā visā līgā, sliktākā ies tikai Queen Park Rangers, Arsenālam. Jā, pēc 2-8 zaudējumu tad tiešām nekas spīdošs nav gaidāms. Lai arī 4 kārtas aizdīs, tomēr atļaušos prognozēt, ka Swansea City būs droši kandidāti uz izkrišanu no Angļu futbola augstākās sabiedrības, taču, ja pastamies uz turnīru tabulas galu, tad atkal dominēt turpina abi Manchesteras klubi. Manchester City 3-0 uzvar pār Wigan, Manchester United 5-0 uzvar pār Boltonu. Šī spēle 5-0 pret Boltonu arī ieies Anglijas futbola vēsturē, proti Vens Rūnijs guva 2. hat-triku pēc kārtas, līdz šim tas bija izdevies tikai 3 spēlētājiem Anglijas Premjerlīgā. Jāatmiņa neveļ Raitam, Lesam Fernandesam un Didier Drogba. Un jāatzīmē, ka pirmajās 4 spēlēs Manchester gūs ir 18 vārtus, fantastisks rādītājs, atkal jauns Premjerlīgas rekords, pārspēts pērnās sezonas Chelsea, iespētais 17 gūtie vārti, atcerēs pagājušā sezonā 6-0. Divās spēlēs sāk sezonu Chelsea. Ir tāds ieraksts Chelsea biogrāfijā, kas attiecas uz Manchester spēli pret Boltonu, tad es domāju, tā kalpos kā mācība citiem klubiem, kā ar Manchester United atklātajā futbolā nevajag ielaisties. Turnīra tabulā tālāk seko Chelsea, kā jau to varēja paredzēt, un pa 8 punktiem, 2 punkti atpaliek Chelsea no abiem Manchester klubiem, 8 punktiem Newcastle un Stokai. Stoka priecē sezonas sākumā, tagad pieveikt arī Liverpool ir, un es domāju, ka Stoka var reāli pacīnīties par vietu Eiropausos, kādēļ gan ne? Kas attiecās uz Stoke City, tad ļoti piesaist šīs komandas sastāvs, bet varētu vilkt tāds paralēls, ja kāds ir redzējis filmu Amerikāņu rezervisti, kur ir stāsts apmēram par to, ka amerikāņu futbolisti, kuri ar kaut kādām īpašībām savā laikā ir uzspīdējuši un sanāk kopā vienā komandā, lai vēl vienu reizi mēģinātu aizķerties, tad es domāju, ka Stoke City ir ļoti līdzīga situācija. Ļoti daudz, diezgan daudz savā laikā vadošo klubu spēlētāji, kā Jonathans Woodgates, Madrids Reāli spēlējis, tāpat tās Salīts Diao, Pīters Kraučs galu galā un tāpat Rorijs Delaps. Ļoti raips sastāvs. Es domāju,
viņi vēl patraučņos. Šai komandai jāpasako, protams, īpaši līdz Anglijas Premjerlīgā, un jāatzīmē, protams, Tottenhams beidzot. Pirmā uzvara un Arsenal pirmā uzvara. Un Tottenham gan nekur augstu nav pakāpusies, joprojām atrodas turnīra tabulas lejasgalā. 16. vietā un Arsenal 3 pozīcijām augstāk. Tur pa labāks vienkārši ir šis gūto un zaudēto vārtu attiecību. Ne, Arsenal pareizi vienas neizšķirs vēl bija, tātad pa 1 punktu vairāk. Bet tur ļoti blīva tabula ir no 18. no 19. vietas līdz 9. 3 punktu, 1 uzvar, tā ka sezonas sākums šeit vēl būs arī pārsteigumi, arī West Bromwich un arī Bolton, es domāju, parādīs, ka ir spējīgs ko vairāk nekā atrasties turnīra tabulas 13. 14. vietā. Jā, kas attiecas Tottenhams Hotspur spēli pret Wolves, es būtībā ar bažām gaidīju, neprognozēju tādu Tottenhams uzvaru, drīzāk liecos uz neizšķirt, jo Vilki ir ļoti labi uzsākuši sezonu, pat izpelnījušies Fabio Capello neatzinību, bet pagodinājumu apmeklēt viņu spēli pret Aston Villa. Ir pāris interesanti futbolisti, arī vadošās lomas spēlē Skotijas un Īrijas izlases spēlētāji, tā kā viņi pašlaik atrodas 7. vietā turnīra tabulā. Turpat blakus arī Aston Villa, kam ir ļoti laba komplektācija. Bet, ja atgriežamies pie Tottenhams Hotspur, tad divi ļoti labi zinām un augstu vērtējumu futbolisti. Skots Parkers, Emanuels Adebayors debitēja jaunajā klubā. Pagaidām pirmā pankūka nepiedeg. Redzēsim, kā ies turpmāk. Skots Parkers arī pēdējā Eiropas kvalifikācijas čempionāta spēlē bija Anglijas izlases ierindā. Nomainīja viņš Franku Lampardu. Atceramies, pirms tam viņš jau bija pamatsastāvā. Pirms tam bija pamatsastāvā. Izskanīja bažas, ka Lampards varētu atstāt vispār izlasi. Bet, Fabio Capello neriskē. Vienu no līderiem tomēr nosēdināt malā, un atkal viņš bija ierindā un spēlēja vairāk kā 60 minūtes. Skots Parkers devās pēc tam viņa vietā, ar neko īpaši gan neizcēlās, bet es atgādinu, sezonas sākums vēl ir jāieskrienās komandā. Jā, pieskārāmies Frankam Lampardam, tāda interesanta aptauja Eurosport, kur piedalījās gandrīz 47,000 respondentis. Ir vairāk nekā Latvijas fakta aptaujās par vēlēšanām, un 52% uzskata, ka Franks Lampards tomēr paliks aiz borta un netiks paņemts līdz 2012. gada Eiropas čempionātu. Šī sezona nav iesākusies noteikti veiksmīgi. Chelsea vienam no līderiem un simboliem arī pēdējās Champions League spēlē tika atstāts uz rezervistu soliņu. Tāpat arī Anglijas izlasē būtībā, tāpat kā starp centra aizsargiem, arī starp centra pussargiem ir vērojama tā kā pārprodukcija un būs krietni jāpasvīst, lai atgūtu savu vietu pamatsastāvā. Es nepiekrītu šiem 52% respondentā, tas ir 24,000 aptaujāto. Es domāju, ka Franks Lampards savos 30 gados, laikam, ja nemaldos, 33 vēl ir spējīgs spēlēt vislabākajā, visaugstākajā līmenī, un šis Eiropas čempionāts gaidāmās, kurā, es domāju, ka Anglijas izlase tomēr spēlēs, būs viņa paaudzei pēdējā iespēja izcīnīt kaut ko, jo ne Terijam, ne Lampardam vēl panākumu izlasē nav bijis. Nevienam nav. Kopš 66. gada nevienam nav bijis. Jā, kopš 66. gada nevienam nav. Es arī negribētu piekrist, ka šiem 52%, ka viņš netiks iekļauts. Cita lieta, vai kāda būs viņa loma. Tas sastāvā, es domāju, kaut vai es cieņas apliecinājumu, viņš noteikti tiks iekļauts, arī pieredzi, protams, noder vienmēr. Dažādas nejaušības mēs nevaram izslēgt, savainojums, traumas, kādas negadījums. Viss, kas var notikt tā, ka turpināsim sekot līdz gan Chelsea, gan Anglijas izlasē. Bet es domāju, ka Franku Lampardu mēs redzēsim nākamgad Polijā. Viņi spēlēs laikam Daņskā. Un varbūt vēlāk arī Ukrainā, jā. To arī novēlam Frankam Lampardam, tikmēr vēl viens futbolists, kuram ļoti slavens futbolists, kuram ir problēmas ar iekļūšanu. Pagaidām neatrisinās problēmas ar iekļūšanu klubu pamatsastāvā. Tas ir Karls Teves, Manchester City, kuram pat ir atņemts kapteiņa apsēs. Tagad Vincents Kompany ir jau jaunais kapteinis. Pēdējās spēles nevisai veiksmīgs Kompany, vairākas rupas arī kļūdas. Tas nav pārsteigums, ka Teves
šī sāga turpinās un ka viņš ir kļuvis protams, par tādu izdzīto puisi Manchesterā. Love and hate, kā angļu presē tiek šī sāga dēvēta, turpinās, un es domāju, turpināsies vēl ilgi, jo grūti piemeklēt tik dārgam futbolistam citu klubu, kas varētu apmaksāt viņa algu. Jā, tieši tā, bet, kas attiec, bija 7, saskaitām 7 augstākās raudas uzbrucēji Manchester City, tomēr viņi nepiemeklēja Adebayoru vai Bellamy vai Santa Cruz liktenis, laikam ar viņu vēl rēķinās. Džeko un Aguero ir ļoti veiksmīgi jāsākuši šo sezonu. Aguero pēdējā mačā hat-trick izcēlās, pirms tam Džeko, atceramies, pirmajās kārtās 4 gūtu vārtu vienā no spēlēm. Aguero izmantoja Džeko prombūtni. Tā kā Manchester City ar uzbrukumu nav jāuztraucās it nemaz. Bet Teves atgriežoties rindā pamanījās nerealizēt 11 metrus soda sitienu. Jā, tas noteikti neuzlabo viņa situācijas, jo tā jau grīļīgās situācijas un arī viņa psiholoģisko stāvokli. Bet skatīsimies, kā attīstīsies notikumi Teves sāgā. Līdz janvārim noteikti būs tāds neliels klusums, un tad jau atveroties jaunajam transferu logam noteikti katrs otrais raksts Britu tabloīdos būs par Carlos Teves. Tik tālu par Anglijas Premier League, kur mēs noteikti runāsim arī nākamnedēļ. Vācijas Bundesliga, vēl viena spēļu kārta aizvadīta un pagājušā gada čempioni Dortmunds Borussia klubu zaudējums Berlīnas Hertai savā laukumā ar 1-2. Nav tas pārsteigums, godīgi sakot, drīzāk varbūt pārsteigums tas, ka Borussia pērn kļuva par čempionu. Ar nosacīt. Ļoti pārliecinoši pērni izstījās Dortmunds Borussia. Es neteiktu, ka viņi arī šogad izstās slikti. Spēlē pret Berlīnu trūka tās jaunās zvaigznes, Martin Gates, kurš pirmo reizi savā karjerā bija nopelnījis sarkano kartiņu profesionālajā karjerā. Viņa trūkums vidējā līnijā un tieši uzbrukuma organizācijā bija jūtams, tomēr pārējie bija ierindā un rezultāts 1-2, tas pat drīzāk varēja būt 0-2, pašās beigās izdevās viens godu vārds gūt. Berlīnas Herta jaunā trenera Babiča vadībā ir ļoti labi uzsākusi sezonu. Berlīnas Hertas stils ir bijis tāds, ka mēs zinām, ka šai komandai patīk daudz uzbrukt, un nekas nav mainījies arī bija jaunā trenera. Un pašlaik Herta ir pakāpusies uz 8. pozīciju. Līderi joprojām Minhens Bayern un Bremenes Werder. Arī Werder, protams, propagandē mums uzbrukoši futbolu. Tiesa ne tik viņi rezultatīvi ir kā minhenieši, kuriem kārtējā pārliecinošā uzvara. 7-0 Minhens uzvar pār spēlēja. Nebija, tagad no galvas nepateikšu, bet 7-0 uzvar, kas attiecas Berlīnas Herta palaboši savu kļūdu nevis treneru Babiču, bet Bābela vadībā. Kādreiz pats bija izcils futbolists, tagad pirmie soļi treneru darbā ar Berlīnas komandu ir spērti ļoti veiksmīgi. Tikmēr arī Hoffenheim turpina trokšņot. Pat neliels pārsteigums 4-0 uzvar pār Mainz. Un 5. vieta turnīra tabulā. Hoffenheim varbūt atgriezīsies tur, kur viņi bija pirms 2 gadiem. Atceramies, izcīnīja Vācijas čempionu titulu. Kādēļ vien, lai to nepaveikt arī tagad. Pašlaik Hoffenheima 5. pozīcijā. 4-0. Labi spēle. Un ne pret to vājāko pretinieku jāatzīmē. Tieši tā, jā, jo pretinieks pietiekami spēcīgs, Mainzes vienība. Mainz noslīdējusi ir uz 12. pozīciju, 2 uzvaras, neizšķirts un 2 zaudējumi. Arī turnīra tabula ļoti blīva, 3 punktu attālumā ir 7. līdz 13. komanda, 13. pašlaik Wolfsburgas vienība. Jā, Wolfsburgai tiešām izstāsta, ka šī sezona nebūs īpaši veiksmīga, lai arī sastāvs vēl joprojām ļoti solīds. Busards Diego ir tās rindas papildinājis 13. vietu un vēl viena bēdu brāļi, ja tā var teikt, Hamburga. Vēl viens pārliecinošs zaudējums, šoreiz 0-2 pret Werder. Pēdējā vieta vēl joprojām Bundeslīgā viens izcīnījis punkts. Bet katastrofālākais ir tas, ka ir 16 zaudēti vārti 5 spēlēs un pareiķiniet vairāk kā 3 zaudēti vārti katrā mačā. Grūti cerēt uz punktiem ir pie šāda grafika. Jā, Hamburga ir zaudējusi daudz tās iepriekšējos sezonas centrālās asis, ja tā var teikt. Gan Elior Felī ir pārcēlies uz Turīnas Juventus, brazīlietis Zeroberto, kurš jau cienījamā vecumā priekš futbolu arī ir devies prom.
Grūti sezonu sagaidām Hamburgas klubam. Domāju, Eirokausiem varētu būt, ka arī būs šo sezonu jāizmirst. Lai gan neizteiksim pārsteidzīgs prognozes. 5 kārtas vēl tikai aizvadīts visu sezonu no priekšā. Tā kā sekosim līdzi Hamburgai. Bet no Vācijas pārceļamies uz Itāliju. Beidzot ir sākusies jaunā Itālijas A sērija. Tomēr arī tur, līdzīgi kā Spānijā, streiks neievilkās un tās kareivīgās prognozes, ka mēs nepiekāpsimies un tur sezonu varētu aizkavēties par pusotru mēnesi. Tas viss nepiepildījās un Turīns Juventus atklāja savu jauno stadionu. 4-1 uzvar pār Parmu. Un ļoti, ļoti interesanta komanda ar sastāvu papildinājumiem spēcīgiem, kas būs noteikti galvenie pretendenti uz A-sērijas uzvaru. Pavisam noteikti. Tāpat kā Milānas komandas, mēs runājām jau iepriekšējā nedēļā par Juves pastiprinājumiem, vispār par Itāliju, kad vēl nebija sākusies šī sezona, bet ir arī citi interesanti klubi, un tas pats Napoli. Redzēsim, kā klāsies šai vienībai. Eiropas arī veiksmīgi uzsākus, manuprāt, turklāt varēja arī izcīnīt uzvaru. Jā, kas attiec uz Napoli, ļoti interesanta komanda un grauj visas stereotipus, kāda ir pa Itālijas futbolu. Ļoti uzbrukoši futbolu spēlēja, tīpaši uzmanību piesaistās priekšējā līnijā 3 dienvidamerikāņu futbolistiem - Santana, Laveci un vēl viens argentīniešu spēlētājs, priekšīgs prāt uzvārds. Ļoti rezultatīva komanda. Pagaidām redzēsim, kā attīstīsies viņu turpmākie notikumi Čempionu līgā, kur viņiem trāpjusies nāves grupa, bet Itālijas A-sērija iesākuši pārliecinošu uzvaru. 3-1 pār Alekseju Gīņiču, pārstāvēto Čezānu. Mūsu futbolists gan, kā jau bija paredzams, nebija pat pieteikumā, un iespējams tā arī visas sezonas laikā tur neiekļūs. Tas būtu liels pārsteigums no B komandas. Viņš tika iecelts pirmajā komandā vismaz kādā mačā pieteikumos, bet redzēsim, 19 gadu puisim, visu savu priekšā, sev pilnveidos, var būt arī kādreiz uzspēlēt A-sērijā. Noteikti tāpat vienā A-sērijas klubu, lai arī ne tie spēcīgākie nevienu neaicina, noteikti, ja 18 gados, nepilnos 19, tu jau esi izraudzījis, tad tevī kaut ko saskatu. Noteikti arī vajadzētu pievērst Latvijas izlases treneriem, pasakot līdzi, protams, varbūt vēl pagru. Aicināt uz izlasi, taču pasakot līdzi noteikti vajadzētu. Ja atgriežamies pie Turīnas Juventus snieguma, tad Andrejā Pirlo, nesauksim to par reinkarnāciju, toties ļoti labi iekļāvies jaunajā komandā, veiksmīgi uzsācis jauno sezonu. Itālijas A-sērijā laikam neved statistiku, cik procentuāli viens spēlētājs kontrolē bumbu, bet Andrejā Pirlo būtībā bumbu pie viņa pavadīja lielāko daļu Turīnas Juventus uzbrukumu, kas arī vainagojās 2 rezultīvām piespēlēm. Kas attiecas uz pārējiem spēlētājiem, tad Alessandro Del Piero, Pulvers vēl joprojām savs klubu kapteinim. Interesanti bija pavērot 10 itāļu pamatsastāvā Turīnas klubam, laikam globalizācija atkāpjās. Ļoti neraksturīgi priekš itāliešu vienībām. Par Juvu runājot un par Pirlo, godīgi sakot, daudziem tas bija liels pārsteigums starpsezonā, un pēc 11 gadiem Milānā viņš ir devies uz Juvi, 10 laikam sezonas vai 11. Jā, 2001. gadā viņš ieradās AC Milānu, 10 gadu pavadīt veselu dekādu, kur viņš arī sasniedz savu simbols, faktiski viens no komandas simboliem bija. Jā, mēs teikt, ka man jau likās, ka viņš viens no tiem spēlētājiem, kurus nepārdod un neatlaiž un gaida, kamēr paši viņa aiznies. Tomēr futbols bizness ir nežēlīgs. Tas arī pat Rauls par to ļoti labi varēs pastāstīt vai Gutī. Kas attiecas, mēs runājām pagājušajā dēļ par Turīnas Juventus papildinājumiem. Viņi visi spēli pavadīja uz rezervišķu soliņu pa lielam. Tā kā arī viņiem nekas nav garantēts, lai arī kāds summas būtu iztērēts, būs nopietni jāpacīnās par iekļūšanu klubu pamatsastāvā. Ļoti interesanti bija arī A-sērijas atklāšanas spēle. Lazio ar Milānu 2-2. Būtībā Lazio izvirzījās vadībā ļoti ātri 2-0 un likās jau, ka Milānai būs grūti. Tomēr izglābās. Jā, izglābās 2-2 un tas drīzāk ir punktu iegūms nekā 2 zaudējums šajā spēlē Milānai, jo Lazio arī ļoti sīksts pretinieks ir. Ļoti labi komplektēts pretinieks. Arī, protams, un tas, ka Milāna spēja atgūt 2 vārdus.
Tas viņiem tikai tādu papildus pulsiņu dos, domāju, nākamajiem mačiem. Milānas sastāvā ļoti labi izstījās Kasano. Pirmos vārdus izkārtoja Ibrahimovičam, būtībā nolika bumbu uz kājas, tad bija tikai tukšos jārāja, otros gūja pats. Nerealizēja vēl vairākas labas vārdu gūšanas iespējas, bija tāds īsts komandas motors priekšējā līnijā. Kas attiec AC Milan un Lazio spēli, tad Miroslavs Klose diskutējām pagājušajā nedēļā par to, vai viņam vēl pulveris ir savs. Lai gūtu pirmos vārdus, jo pirmajā spēlē viņam pietika 2 pieskārieniem, ar vienu apturot bumbu un apspēlējot nestu, ar otru sitot bumbu vārtos. Varbūt tas ir arī jauns sākums līdzīgi kā ar Pirlo priekš šā pieredzējušā Vācijas izlases uzbrucēja. Cerēsim. Tā cerēsim. Sekosim līdz arī turpmāk Milānai, sekosim Lazio, ļoti spēcīgi klubi, kas noteikti dalīs pīrāgu Itālijas A sērijā. Tomēr ne visiem grandiem, Itālijas futbola grandiem sezona iesākusies veiksmīgi, un, piemēram, AS Roma ļoti bezzobaini izskatījās pret Cagliari, zaudējums 1-2, un es nezinu, klubs ir ļoti labi komplektēts, uzbrukuma līnija vien izskatījās iespaidīgi, Bojans Kirkičs, Totti, Osvaldo, bet, būtībā saskaņa vēl nebija pilnīgi nekāds starp šiem futbolistiem. Pagaidīsim nedaudz. Protams, ka es domāju, ka AS Roma vēl atgriezīsies galvgalī, ja ne varbūt uz pirmo vietu, tad starp pirmajām 4 komandām vajadzētu būt itālieši, gan, manuprāt, ir zaudējuši 1 vietu Čempionu līgā nākamā gada. Sākot nākamo sezonu. Jā, un tagad ir vēl spraigāk šī cīņa par pirmajām vietām Itālijas A sērijā. Tieši tā, un cīņa noteikti būs spraiga, un tajā ne tikai iesaistīsies grandi. Palermo komanda vienkārši sarīkoja futbola svētkus, spēli savā laukumā uzņemot Milānas Inter. Rezultāts 4-3, arī ļoti neraksturīgs itāliešu futbolam, un vēl viena komanda, kas lauž šos stereotipus. 43 miljoniem pārdevu Javier Pastore, skaļiem pastiprinājumiem nav izcēlušies, tomēr futbols, ko viņi demonstrēja pret Inter, bija vairāk nekā iespaidīgs un abu komandu izpildījumā. Bumbu laukuma centrā. Vispār neuzkavējās tikai un vienīgi uzbrukumos. Un, varbūt sākušies jauni laiki Itālijas futbolā. Ļoti iespējams sākušies. Gan nevajadzētu izteikt pārsteidzīgas prognozes par šo komandu tomēr, bet, ja tie nav meistarīgākie futbolisti noteikti starp A sērijas klubiem, tad viņa fiziskā sagatavotība, kādu viņi demonstrēja pirmajā spēlē, es domāju, noteikti varam par visu fiziski funkcionāli vislabāk sagatavoto komandu mēs viņus varam nosaukt, un uzmanību ir jāpievērš tā klubu kapteinim Fabrizio Micoli, savā laikā, jau gadus 8, 9 atpakaļ. Uz kādu laiku bija arī Itālijas izlases kandidāts sarakstos un aizvadījis 10 spēles. Būtībā viens pats izģērba Milānas Inter, 32 gados gan apskrēja, gan gūs 2 vārdi, gan ar piespēlēm. Un kas ir interesanti, tomēr gribētos pieskārties pie Itālijas futbola. Manuprāt, šobrīd ļoti raksturīgs tēmas, ka Itālijas izlase nav sinonīms Itālijas labākajiem futbolistiem, un to arī parāda šī sezona. Alessandro Del Piero vēl joprojām apskrēja arī tāds futbolists, kas varētu būt viņa dēli. Tāpat tās arī noteikti Francesco Totti atrastos vietu pamatsastāvā. Tāpat arī citi gados pieredzējuši futbolisti, kurus neaicina uz izlasi dēļ viņu gadu nastas. Nav perspektīva, tomēr jaunie nespēja pagaidām izkonkurēt un tieši spēlējot A sērijā. Un tas ir atsaucās uz Itālijas izlases rezultātiem. Es domāju, ka Itālijas komanda, nacionālā komanda varētu mierīgi 2 vai 3 sastāvs līdzvērtīgs, vairāk vai mazāk savākt un visi viņu veiksmīgi spēlēt Eiropā. Jā, bet, vieta ir tikai 23 spēlētājiem, uz rezervistu soliņu un 11 attiecīgi laukumā. Tā, ka visiem vietu tur neatradīsies. Tas, ka tur nav Totti un Del Piero vai... Protams, pauģu maiņa vajadzīga, un tā notiek visās komandās. Tagad ir vairāk jāmet akmens šo futbolistu dārziņā, kas pretendē, nepārliecina Itālijas jaunā futbola paudze. Lai gan cik mēs viņu par jaunu varam nosaukt, jo tā ir vēl viena Itālijas futbola īpatnība spēlētāja izlasē ienāk ļoti salīdzinoši vēl, 27, 28, 29 gadi, kāds bija Luka Tonī savā laikā, nav vēl nekāds rādītājs, tas ir laiks debijai, un būtībā
tas ir ļoti raksturīgi Itālijas futbolam. Nu, redzēsim, kā attīstīsies šīs komandas tā teikt, karjera. Nu, pēdējais pasaules kauss nebija īpaši veiksmīgs. Nu, pēc tam, kad pat diezgan traģisks, ņem vērā, ka neizkļuva ārā no grupas. Jā, nu pēc tam, kad komanda ir kļuvusi par pasaules čempionu, atdot uz nākamo pasaules kausu un izstāties jau pēc apakšgrupu turnīra, nu, protams, tas ir liela traģēdija, tieši tāpat kā Francijai tas bija. Nu, francūžiem vispār pēdējie gadi nav visai veiksmīgi, bet es domāju, ka Itālijas komanda arī būs viena no reālām pretendentiem uz visaugstākajām vietām gaidāmajā Eiropas čempionātā. Itālijas A sērijai sakosim līdzi, runāsim par to arī nākamnedēļ. Vēl viena lielā būtībā līga, La Liga, Spānijas čempionāts, otrā kārta aizvadīta un gribētu pieskarties Barcelonas komandai. No rezultātu 2-0, 2 minūšu laikā izsāc pārsvars pret Real Sociedad. Pirmais būtībā klupiens jau otrajā kārtā. Nu, jā, negaidīts ir šis rezultāts. Barcelona it kā pārliecinoši kontrolē spēles gaitu, kā ierasts, bet Real Sociedad 2 gūtu vārti, cepuri nost un Barsa klub jau pašā sākumā. Īpaši veiksmīgi gan nebija arī atgriešanās Čempionu līgā tagad Barsai. Jā, par Čempionu līgu mēs runāsim nākamnedēļ, sīkāk un padziļinātāk, bet kas attiecas Barcelonu pie rezultātu 2-2, ļoti interesanti bija Peps Guardiolas reakcija, uzreiz pagriezās pret rezervistu soliņu un savu līderu Lionelu Messi aicināja laukumā, lai glābtu situāciju. Šoreiz pat Messi nebija glābējs. Laikam tomēr nevar pārvērtēt šā futbolistu lomu, jebkurā komandā, kurā viņš spēlē, vai tā ir Argentīnas izlase vai Barcelona, lai arī netrūkst talantīgi, meistarīgi, dārgi futbolisti. Lūk, kas notiek, kad Messi tiek marinēts uz soliņa. Toties, tas nāk par labu viņu galvenajiem konkurentiem, Barcelonas konkurentiem Madrids Real. Vēl vienu uzvaru un vieta galgalī. Tieši tā, viņi gan tur nav viena, Real Betis un Valencia kopā ar viņiem. Valencijai arī, vienmēr šis klubs ir bijis starp, nevienmēr, bet 10 gadu atpakaļ šis klubs bija pārliecinoši starp Spānijas, varētu teikt, grandiem. Bijuši visādas finansiālas problēmas, kuras vēl joprojām tiek risināts, regulāri tiek pārdot labākie spēlētāji, lai risinātu šīs problēmas, kā Davids Villi, pirms tam tagad arī Mata. Sekosim līdzi. Valencija veiksmīgi ir spēlējis gan La Ligā, gan Čempionu līgā. Šī kluba atrašanās galgalī nav liels pārsteigums, lai arī finansiālas problēmas ir viņu vajājušas ilgāku laiku jau, ar laimi bankrotam nav nonācis. Spānijas finansēm futbolu mēs jau pagājušajā nedēļā jau diskutējām. Par tām bankrota situācijām, tā kā nekur jau viņi nepazudīs. Pavisam noteikti un nekur arī nepazudīs Spānijas La Liga. Pagaidām 2 kārtas aizvadītas, visu sezonu vēl priekšā. Noteikti, ka Barcelona klubs mazāk un kopā ar Reālu arī šodien divatā sadalīs pirmo vietu. Tā kā par to arī par Spānijas La Ligu, tāpat kā par citām līgām un arī par Čempionu līgu mēs runāsim nākamnedēļ. Šonedēļ tas arī viss. Aivars Zahārovs, Raimons Lidzāts, skatieties mums nākamnedēļ. Labi.